Esat sveicināti Nodarbinātības valsts aģentūras un Eures tiešsaistes raidījumā Drošs darbs Eiropā. Mani sauc Zane Meļķe, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras konsultante Eures jautājumos, un šodien vadīšu šo raidījumu, kurā apspriedīsim ļoti aktuālu tēmu, par kuru ikdienā saņemam daudz jautājumu no mūsu klientiem, un proti bezdarbnieku pabalsta eksports. Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzu rakstiet tos komentāros, un pēc raidījuma mēs sniegsim atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Un mūsu mērķis ir palīdzēt jums labāk izprast, kā tad notiek šis pabalsta eksports, kādi ir nepieciešamie nosacījumi un kādas tad iestādes ir iesaistītas šajā procesā. Un šodienas sarunai esam uzaicinājuši viesi no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Rasmu Kalniņu. Labdien, Rasma! Labdien! Liels paldies, ka pievienojaties mūsu šīs dienas sarunai. Un Rasma, domāju, ka mēs arī varētu sākt ar jautājumiem. Un sāksim varbūt ar jautājumu, kas tad ir aktuāls daudzām personām, kas plāno meklēt darbu citās Eiropas valstīs, un Latvijā šobrīd saņem bezdarbnieku pabalstu. Kas tad ir tas U2 dokuments un kāda ir tā galvenā funkcija? Un varbūt arī pie reizes pastāstiet, kādas tad iestādes Latvijā ir iesaistītas U2 dokumentu izsniegšanā un apstrādē. Jā. Tātad personā, kurai kādā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstī vai Šveicē ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, var doties darba meklējumos uz jebkuru citu dalību valsti un izpildot konkrētus nosacījumus, saglabāt tiesības noteiktā laika posmā, turpināt saņemt piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Tas ir tā saucamais bezdarbnieka pabalsta eksports, proti, kad persona turpina saņemt vienā valstī piešķirtu bezdarbnieka pabalstu, meklējot darbu citā valstī. Un tātad savukārt U2 dokuments, kura nosaukums ir bezdarbnieku pabalstu tiesību saglabāšana, ir dokuments, kas apliecina šīs tiesības, kā persona tātad meklējot darbu citā valstī varēs turpināt saņemt šo te piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Un tātad personai, kura vēlas izmantot bezdarbnieku pabalsta eksporta nosacījumus, ir jāpieprasa U2 dokuments, un jāpieprasa viņš ir tās valsts kompetentajai iestādei, kura ir piešķīrusi bezdarbnieka pabalstu. Piemēram, ja personai Latvijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, tad viņa var doties meklēt darbu uz jebkuru citu dalību valsti un noteiktu laika periodu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, pieprasot šajā gadījumā izsniegt U2 dokumentu. Un tāpat, ja persona ir strādājusi savukārt citā valstī un viņai šajā valstī ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, tad viņa var doties darba meklējumos uz Latviju, un šajā gadījumā viņai ir jāpieprasa tātad U2 dokuments tās valsts kompetentajai iestādei, kura viņai piešķīrusi bezdarbnieka pabalstu, lai tātad meklējot darbu Latvijā, varētu turpināt saņemt citā valstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Un tātad Latvijā U2 dokumentu izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, konkrēti starptautisko pakalpojumu nodaļa, kas izskata tiesības gan uz U2 dokumenta saņemšanu, izsniedz U2 dokumentu, kā arī nodrošina bezdarbnieku pabalsta izmaksu bezdarbnieku pabalsta eksporta periodā. Un tātad U2 dokuments tiek izsniegts saskaņā ar Eiropas Savienības regulām 883/2004 un 987/2009, un šīs regulas attiec tātad uz Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstīm un Šveici. Un U2 dokuments ir vienotas formas dokuments, kuru katra dalībvalsts izsniedz savā valodā, un tās nav jātulko. Piemēram, ja es kā darba meklētājs dodos uz Spāniju, tad pietiek ar to, ka man ir izsniegts U2 latviešu valodā. Jā, tieši tā. Labi, paldies. Un Rasma, vai varat tālāk pastāstīt par nosacījumiem, lai persona varētu saņemt šo U2 dokumentu un eksportēt šo bezdarbnieku pabalstu uz kādu no Eiropas valsti?
Jā, lai personai būtu tiesības saņemt O2 dokumentu, tā tad ir jāievēro vairāki nosacījumi. Pirmkārtām ir jau jābūt piešķirtam šim te bezdarbnieka pabalstam. Proti persona ir Nodarbinātības valsts aģentūrā jau iegūst bezdarbnieka statusu, ir pieprasījusi valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai bezdarbnieka pabalstu, un sociālās apdrošināšanas aģentūra ir tāda pieņēmusi lēmumu par bezdarbnieka pabalstu piešķiršanu. Tātad bezdarbnieka pabalsts ir personai piešķirts. Tātad personai jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam vismaz 4 nedēļas pirms izbraukšanas darba meklējumos uz citu valsti. Un pamatdoma šim nosacījumam ir tāda, ka šo te 4 nedēļu laikā personai ir jāmeklē darbs tajā valstī, kura nodrošina šo te bezdarbnieka pabalsta izmaksu. Ir arī atsevišķi gadījumi, kad šis 4 nedēļu termiņš var tikt samazināts, piemēram, gadījumā, kad personas laulātais ir sācis strādāt citā valstī, un tātad šī persona dodas līdz savam laulātajam. Tātad šādā gadījumā ir iespējams arī šo 4 nedēļu termiņu samazināt. Un arī ļoti svarīgs nosacījums, ka personai ir jādodas uz citu dalībvalsti tikai darba meklēšanas nolūkā. Tātad, ja persona dosies citu iemeslu dēļ, piemēram, lai studētu, apmeklētu radus vai draugus, ceļot vai atpūstos, tad šāda persona nevarēs pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu eksportu, ja, un O2 dokuments šādai personai netiks izsniegts. Un tātad analoģiski šie te nosacījumi attiec arī uz visām tām personām, kurām kādā citā valstī ir piešķirts bezdarbnieku pabalsts, un viņas tātad vēlas doties, atgriezties uz Latviju, lai meklētu darbu šeit. Paldies, un kādas ir varbūt personas saistības, tad, kad tiek saņemts šis O2 dokuments, lai saglabātu tiesības pabalstu ārvalstīs? Jā, tātad personai pēc O2 dokumenta saņemšanas ir jāizpild konkrēti pienākumi. Un tātad pirmais personai, tā kā viņa ir saņēmuši šo O2 dokumentu un izbraukusi no Latvijas, viņai 7 dienu laikā no izbraukšanas dienas ir jāreģistrējas tās valsts nodarbinātības dienestā, kurā tiek meklēts darbs. Un reģistrējoties tātad ir jāuzrāda šis te Latvijā izsniegtais O2 dokuments, kurā tiek norādīts tātad bezdarbnieka izbraukšanas datums no Latvijas, termiņš, kurā bezdarbniekam ir jāreģistrējas kā darba meklētājam, un periods, kura laikā personai saglabājas tiesības uz bezdarbnieku pabalsta eksportu. Un tālāk tad ir jāpilda visi bezdarbnieka pienākumi tajā valstī, kurā tiek meklēts darbs. Ievērojot tātad šīs te konkrētās valsts nodarbinātības dienesta noteikto kārtību. Proti jāpilda visi darba meklētāju pienākumi valstī, kurā persona ir ieradusies, lai meklētu darbu. Un tātad arī analoģiski šie te pienākumi attiec arī uz tām personām, kurām kādā citā valstī ir izsniegts O2 dokuments un kuras atgriežas Latvijā, lai meklētu darbu Latvijā. Un šeit gribētu vērst uzmanību uz to, ka O2 dokuments pats par sevi nerada tiesības meklēt darbu citā valstī. Līdz ar to bezdarbniekam pirms došanās darba meklējumos uz kādu citu dalībvalsti ir ieteicams sazināties ar attiecīgās valsts kompetento iestādi un noskaidrot, kādas šajā valstī ir prasības darba meklētāja statusa iegūšanai, kādas ir darba meklētāja tiesības un pienākumi, kā arī kādas ir vispārējās prasības darba ņēmēja kvalifikācijai. Jo tātad, jo ir gadījumi tātad, ka personu neatbilst kādiem nosacījumiem un viņu nereģistrē, viņa nevar reģistrēties citas valsts kompetentajā tātad iestādē kā darba meklētājs, un tāpēc jau pirms došanās uz citu valstu būtu nepieciešams visu šo informāciju noskaidrot. Un tātad kompetento iestāžu adreses ir pieejamas Valsts sociālās apdrošināšanas mājaslapā,
kā arī informācija par noteikumiem, ko piemēro dalībvalsts var meklēt Eures portālā, kā arī informācija ir pieejama arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Paldies! Un uz cik ilgu laiku ir iespējams eksportēt šo bezdarbnieku pabalstu? Un vai ir iespēja arī šo termiņu pagarināt? Tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu, meklēt darbu citā dalībvalstī, saglabājas 3 mēnešus no dienas, kad bezdarbnieks ir izbraucis darba meklējumos uz citu valsti. Kā arī šis te periods var tikt pagarināts uz laiku līdz 6 mēnešiem. Bezdarbnieka pabalsta eksporta tātad kopējais laika periods nekādā gadījumā viņš nevar pārsniegt laika posmu, kurā personai ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Proti periodu, par kuru personai piešķirts bezdarbnieka pabalstu. Piemēram, ja personai bezdarbnieka pabalsts Latvijā tātad ir piešķirts uz 8 mēnešiem, viņa 6 mēnešus jau meklējas darbu Latvijā un nolem doties darba meklējumos uz citu valsti. Šādā gadījumā U2 dokuments varēs tikt izsniegts tikai uz šiem 2 mēnešiem, ja? Nevis uz 3 vai 6, bet tātad tikai uz to periodu, kurā personā ir tiesības uz šo bezdarbnieka pabalstu. Un tātad tādējādi sākotnēji U2 dokuments vienmēr tiek izsniegts uz laiku līdz 3 mēnešiem, un ja 3 mēnešu laikā persona tātad attiecīgajā valstī nav atradusi darbu, un viņai ir saglabājušās tiesības arī uz bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tad bezdarbnieka pabalsta eksporta periods var tikt pagarināts uz laiku līdz 6 mēnešiem, proti vēl uz 3 mēnešiem. Bet tātad šis te pagarinājums būs iespējams tikai tad, ja persona būs reģistrējusies noteiktajā laikā tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā tiek meklēts darbs, tātad tās ir 7 dienu laikā, un ir pildījusi visus darba meklētāju pienākumus saskaņā tātad ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tiek meklēts darbs. Un informāciju par personas reģistrēšanos attiecīgās dalībvalsts nodarbinātības dienestā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra saņem elektroniski no attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes. Tātad U2 dokuments uz nākamajiem 3 mēnešiem, tātad pagarinājums, ja, tiks izsniegts tikai tad, ja šāda informācija būs saņemta. Savukārt, ja persona nebūs reģistrējusies tātad valstī, kurā tiek meklēts darbs, tad U2 dokuments netiks pagarināts. Ir arī kaut kāds termiņš pēc tiem 3 mēnešiem, cik dienu laikā man ātri ir jāuzrakstas iesniegums, par pagarinājumu. Vai kad 3 mēneši nāk, izbeidzās, tad es vienkārši atkal rakstu iesniegumu? Jā, varbūt nedaudz pastāstīšu tieši par iesniegumu iesniegšanas veidiem un tad arī pieskaršos termiņiem. Ja? Tātad, lai saņemtu U2 dokumentu personai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir jāiesniedz noteikts formas iesniegums, un tātad nekādi citi dokumenti nav nepieciešami, bet tātad, lai saņemtu U2 dokumentu uz laiku līdz 3 mēnešiem personai, tātad ir jāiesniedz iesniegums U2 dokumenta saņemšanai. Savukārt, lai pagarinātu bezdarbnieku pabalstu saņemšanas periodu līdz 6 mēnešiem, ir jāiesniedz iesniegums U2 dokumenta saņemšanai tiesību uz bezdarbnieku pabalstu pagarināšanai. Tātad 2 veidi iesniegumu. Viens, ko iesniedz uz laiku līdz 3 mēnešiem bezdarbnieku pabalstu eksportam, jā, un pēc tam ir pagarinājums. Un tātad iesniegums U2 dokumentu saņemšanai uz laiku līdz 3 mēnešiem ir jāiesniedz vismaz 14 dienas pirms dienas, no kuras, kad vēlas persona izbraukt no Latvijas. Savukārt pagarinājums ir jālūdz jāiesniedz iesniegums, kādu vismaz 21 dienu pirms šī te mēneša perioda beigu datuma, ja, tā kā beidzas šis te 3 mēnešu periods. Un attiecīgi tātad iesniegumus U2 dokumentu saņemšanai var iesniegt. Visērtāk iesniegt ir tātad aizpildot e-iesniegumu portālā latvija.gov.lv. Tāpat var elektroniski iesniegt, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pastu.
Tāpat var nosūtīt pa pastu iesniegumu, ja starptautisko pakalpojumu nodaļai, kā arī var iesniegt klātienē jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu apkalpošanas centrā. Un cik ilgā laikā tiek izskatīti šie iesniegumi un pieņemti lēmumi par U2 dokumentu piešķiršanu? Ja iesniegums ir iesniegts saulaicīgi, proti tātad vismaz 14 dienas pirms izbraukšanas dienas, tad U2 dokuments tiek izsniegts aptuveni nedēļas 7 dienas pirms izbraukšanas datuma, ja, kuru persona ir norādījis savā iesniegumā U2 dokumenta saņemšanai. Proti tātad, lai personai izbraucot no Latvijas uz rokām jau būtu šis te U2 dokuments, kuru uzrādīt, reģistrējoties tātad citas valsts nodarbinātības dienestā. Un tāpat arī U2 dokuments par bezdarbnieku tātad pabalsta eksporta pagarinājumu tiek izsniegts tāpatās apmēram šīs te 7 dienas pirms U2, kas izsniegts uz 3 mēnešiem norādītā beigu datuma. Un kā arī informācija par bezdarbnieku pabalsta eksporta periodu pagarinājumu tiek nosūtīta arī attiecīgās valsts kompetentajai iestādei. Rasma, vai variet pastāstīt arī vēl, kā tiek organizēta šī sadarbība starp Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru un ārvalstu nodarbinātības dienestiem saistībā ar šo U2 dokumentu turētājiem? Informācijas apmaiņa starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm notiek elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmā, proti tātad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informāciju par to, ka persona ir reģistrējusies attiecīgajā valstī un kā pilda darba meklētāju pienākumus šajā valstī, saņem elektroniski, kā arī pieprasa elektroniski. Un šeit pie informācijas apmaiņas gribētos arī piebilst, ka ir gadījumi, kāda informācijas apmaiņa starp valstīm kavējas, un kaut gan persona ir izpildījusi tā kā visus savus pienākumus, viņa ir reģistrējusies kā darba meklētājs konkrētajā valstī, ir pildījis visas prasības, ko te ir noteicis tātad šis te nodarbinātības dienas, bet dažādu iemeslu dēļ valsts tātad kavējas arī informācijas sniegšanu Latvijai. Līdz ar to arī ir gadījumi, kad aizkavējas arī bezdarbnieku pabalsta izmaksa. Piemēram, vispārīgā gadījumā, kad persona tātad meklē darbu tikai Latvijā, bezdarbnieku pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz konkrētam datumam, kas ir norādīts lēmumā par bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu. Savukārt, bezdarbnieku pabalsta eksporta gadījumā bezdarbnieku pabalsts tiek izmaksāts pēc tam, kad ir saņemta informācija no attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes par to, ka persona ir reģistrējusies kā darba meklētājs šajā valstī. Tātad šīs te novēlots, tā kā arī informācijas rezultātā, var tikt kavēta šī te bezdarbnieka pabalsta izmaksa, jo tātad arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu izmaksās tikai tad, kad tiks saņemta šī te informācija no konkrētās valsts kompetentās iestādes par šī te bezdarbnieka reģistrēšanos. Un nereti ir bijuši arī gadījumi, kad sakarā šo te ilgstoši nesaņemto informāciju no citas valsts iestādes, bezdarbnieku pabalsta izmaksa ir aizkavējusies pat par vairākiem mēnešiem. Tādēļ šis apstākļus būtu jāņem vērā arī personām, tātad, kas pieprasa bezdarbnieka pabalsta eksportu, proti, ka izmaksa var arī aizkavēties, vai tā var būt arī neregulāra, jo šis te pabalsts tiks izmaksāts tikai pēc tam, kad būs saņemta informācija no tās valsts kompetentās iestādes, kurā tiek meklēts darbs. Paldies! Un vai ir iespējams arī eksportēt šo bezdarbnieku pabalstu uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, ja cilvēks, piemēram, pārceļas uz kādu no trešajām valstīm?
Jā, tāda kā jau arī iepriekš minēja, Eiropas Savienības regulas, viņas attiec tikai uz Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstīm un Šveici, kā arī dažos gadījumos arī uz apvienoto karalisti, jā. Bet tātad viņas neregulē situācijas, kad persona pārceļas vai izbrauc uz trešo valstu. Latvija ir noslēgusi arī starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, bet neviens no tiem nenosaka, neparedz šos te bezdarbnieku pabalsta eksporta nosacījumus. Tā kā U2 dokuments uz trešajām valstīm noteikti netiek izsniegts, jā, un tajos gadījumos, ja persona izbrauc uz valsti, kas nav tātad Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveice, proti uz trešo valsti, tad bezdarbnieku pabalsta eksporta nosacījumi nav piemērojami, U2 dokuments netiks izsniegts, un personas tiesības turpmāk saņemt bezdarbnieka pabalstu tiks noteikts tikai saskaņā ar Latvijas tātad tiesību normās noteikto, un tātad, lai tiktu saglabāts bezdarbnieka status un no tā izrietošās tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, personai Latvijā ir jāturpina pildīt visus bezdarbnieku pienākumus. Ja personā nespēja izpildīt šos te pienākumus, kas visdrīzāk tā arī parasti ir, ja persona ir pārcēlusies trešo valsti, tad bezdarbnieka status tiek zaudēts un līdz ar to arī nebūs tiesības saņemt bezdarbnieku pabalstu. Jūs pieminējāt arī Lielbritāniju ar atsevišķiem izņēmumu gadījumiem, un daudz arī no mūsu iedzīvotājiem atgriežas mājās no dzīves Lielbritānijā. Un kādi ir šie nosacījumi, lai pēc Brexit saņemtu bezdarbnieku pabalstu no Lielbritānijas un eksportētu to uz Latviju? Un kāda ir nepieciešamā dokumentācija, vai ir kaut kādi īpaši nosacījumi, kas būtu jāņem vērā? Apvienotā karalistē tad ir izstājusies no Eiropas Savienības un no 2021. gada 1. janvāra attiecībā uz apvienoto karalisti vairs netiek piemēroti Eiropas Savienības noteikumi par sociālo nodrošinājumu koordināciju, proti tātad jau iepriekš minētās regulas. Tomēr šīs regulas joprojām turpina piemērot tām personām, uz kurām attiecas izstāšanās līgums, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Un saskaņā ar šo te izstāšanās līgumu tiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uz apvienotajā karalistē ieradās līdz 2020. gada 31. decembrim un kuri tātad turpina dzīvot un strādāt apvienotajā karalistē, sociālās drošības jomā turpina piemērot Eiropas Savienības regulas. Tātad personām, uz kurām attiec izstāšanās līgums, turpina piemērot regulas un tātad arī, tā skaitā arī tātad bezdarbnieka pabalsta eksporta nosacījumus. Savukārt, to personu, kuras uz apvienoto karalisti ir devušās sākot no 2021. gada 1. janvāra, tiesības sociāla drošības jomā nosaka starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti noslēgtais tirdzniecības un sadarbības nolīgums, kurā ir ietverts arī atsevišķi protokols par sociālo nodrošinājumu koordināciju. Bet šajā minētajā tātad nolīgumā nav ietverti bezdarbnieku pabalsta eksporta nosacījumi. Tātad, ja persona dodas uz apvienoto karalisti pēc 21. gada 1. janvāra, tad šie te bezdarbnieku pabalsta eksporta nosacījumi netiks piemēroti. Tātad personi, kura ir devusies uz apvienoto karalisti līdz 2020. gada 31. decembrim un turpinājusi tur dzīvot un strādāt, tad uz šādu personu attieksies izstāšanās līgums un viņa varēs pretendēt arī uz bezdarbnieku pabalsta eksportu un tātad pieprasīt U2 dokumentu. Tātad šādai personai, piemēram, ja ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, piemēram, persona ir jau no 2018. gada līdz šim brīdim dzīvojusi un strādājusi apvienotajā karalistē. Tātad viņa ieradās apvienotajā karalistē līdz 20. gada 31. decembrim, un tātad uz viņu attiec šis izstāšanās līgums. Un šādā situācijā pēc darba attiecības pārtraukšanas šī persona
Tātad pirmkārt, protams, jālūdz ir piešķirt bezdarbnieka pabalstu, un pēc bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas viņa var lūgt apvienotās karalistes kompetentai iestādei izsniegt U2 dokumentu un atgriezties tātad Latvijā, lai meklētu darbu šeit. Ja? Un, protams, ir jāievēro visi tie minētie jau nosacījumi, ja? Gan pie kādiem izsniedz U2 dokumentu, gan arī kādi ir pienākumi. Ja? Savukārt tātad personai, kura būs uz apvienoto karalisti devusies pēc 2021. gada 1. janvāra, pēc darba attiecību pārtraukšanas, ja nebūs tiesības uz bezdarbnieku pabalstu eksportā, tad apvienotā karaliste šādai personai U2 dokumentu neizsniegs. Un tāpat arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra neizsniedz tātad U2 dokumentu personām, ja, kuras dodas darba meklējumos uz apvienoto karalisti, izņemot jau šo personu attiec izstāšanās līgums, kas, piemēram, varētu būt Latvijā jau, piemēram, kopš 2019. gada dzīvojuši apvienotās karalistes pilsonis, jā, kurš šeit ir dzīvojis un strādājis, jā, un tagad viņš ir pārtraucis darba attiecības, viņam piešķirts bezdarbnieka pabalsts, un viņš vēlas atgriezties tātad apvienotajā karalistē, lai turpinātu darbu meklēt tur. Tad tas būs tāds gadījums, kad arī tiks izsniegts šis te U2 dokuments. Jā, paldies. Tā ir ļoti noderīga informācija mūsu iedzīvotājiem arī ārvalstīs. Jā, un to ir arī svarīgi zināt. Bet atgriežoties pie U2 dokumenta, varbūt varat pastāstīt par biežākajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem tiek atteikts šis U2 dokuments, netiek izsniegts. Jā, biežākie iemesli atteikumiem ir tas, ka personas dodas meklēt darbu uz citu valstu praktiski uzreiz pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas, ja, proti nav neievērojot šos te regulas prasības par 4 nedēļu termiņu, kura laikā ir tātad jābūt iesaistītam Latvijas darba meklētāju tirgū, proti jāmeklē darbs Latvijā tātad šo te 4 nedēļu laikā. Tāpat ir gadījumi, kad cilvēki mēdz pieprasīt U2 dokumentu un eksportu, lai gan vispār nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu. Ja? Tā kā šeit arī gribētu uzsvērt, ka U2 dokuments ir saistīts vienīgi un tikai ar bezdarbnieka pabalstu. Pat ja persona ir piešķirts bezdarbnieka status, bet viņai nav tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja U2 dokuments netiks izsniegts. Ja? Jo nav šī te bezdarbnieka pabalsta, kuru eksportēt. Tā kā arī ir bieži gadījumi, kad U2 dokuments tiek pieprasīts par jau pagājušu laiku. Ja? Persona, piemēram, ir izbraukusi jau pirms mēneša vai pat vairāk un pieprasa tagad bez šo te U2 dokumentu. Un tad arī šajā gadījumā tiek atteikts izsniegt U2 dokumentus, jo, kā jau iepriekš arī minēju, U2 dokuments vienmēr ir jāpieprasa pirms došanās darba meklējumos uz citu valsti. Un tāpat tiek atteikts izsniegt U2 dokumentu, ja persona uz citu valstu dodas nevis meklēt darbu, bet citu iemeslu dēļ, piemēram, lai studētu. Un tātad arī šajā gadījumā nevarēs tikt izsniegts U2 dokuments. Un, jā, praksē arī ir bijuši arī gadījumi, kad personas pieprasa U2 dokumentu, lai to izmantotu kā attaisnojumu, kāpēc persona apmeklēs nodarbinātības valsts aģentūru. Ja? Arī tādi gadījumi ir bijuši, un parasti tie ir tie gadījumi, kad persona pieprasa šo te U2 dokumentu par pagājušo periodu. Ja? Un tātad U2 dokumentu izsniegšana, protams, tiek atteikta. Paldies! Un kas notiek, ja persona neatbilst nosacījumiem vai neievēro noteikumus pēc pabalsta eksporta uzsākšanas? Ja persona, kurā tātad ir izsniegts U2 dokuments, neizpilda noteiktos pienākumus, piemēram, noteiktajā laikā nereģistrējas attiecīgās valsts nodarbinātības dienestā, tad personai pēc izbraukšanas no Latvijas bezdarbnieka pabalsts netiks izmaksāts. Ja? Kā jau es minēju, ka bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts tad, kad ir saņemta informācija, ka šī persona ir reģistrējusies attiecīgās valsts nodarbinātības dienestā. Un tātad
ir tā, ka šādu te informāciju par to, ka persona ir reģistrējusies un turpina atrasties bezdarbnieka statusā vai kā darba meklētāja statusā citā valstī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lūdz sniegt katru mēnesi, ja, un tātad attiecīgi pabalstu izmaksā arī pēc šīs informācijas saņemšanas. Ja? Tātad, ja nav izpildīta nosacījuma, informācija nav saņemta, bezdarbnieka pabalsts netiek izmaksāts. Lai personā varētu turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu, viņai ir jāatgriežas Latvijā līdz U2 dokumentā norādītā perioda beigām. Jāapmeklē tātad Nodarbinātības valsts aģentūra un jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegums bezdarbnieka pabalsta izmaksas atjaunošanai. Savukārt, ja persona Latvijā neatgriezīsies līdz U2 dokumentā norādītā perioda beigu datumam, tad persona zaudēs visas tiesības gan uz bezdarbnieku status, gan tiesības uz bezdarbnieku pabalstu. Protams, varbūt arī kaut kādi izņēmumu gadījumi, ja, kad ir, teiksim, šī kavēšanās vai nereģistrēšanās vai kas ir attaisnojoši iemesli, ja, tie, protams, tad tiek izvērtēti, jā, un tad bezdarbnieks sniedz arī šo te skaidrojumu, jā, bet, tās ir tātad individuāls lietas, bet pamatā tātad šie te nosacījumi ir jāievēro. Rasma, vai varat pateikt mums, cik tad bieži vispār Latvijā tiek pieprasīts šis U2 dokuments un vai ir vērojama kaut kāda tendence pieaugumam vai samazinājumam? Skatoties pēdējo 3 gadu periodā, ir vērojama pieaugoša tendence, tātad U2 dokumentu cilvēku pieprasā biežāk. Tā, piemēram, 2022. gadā tātad bezdarbnieku pabalsta eksportā iespēju izmantoja 167 personas un tika izsniegti 213 U2 dokumenti, tātad 46 gadījumos bija arī izsniegti arī pagarinājumi. 2023. gadā eksportā šo iespēju izmantoja 170 personas jau un izsniegti tika 215 U2 dokumenti, ja, tātad arī 45 gadījumos pagarinājumi. Un savukārt 2024. gadā jau ir izsniegti 217 personām U2 dokumenti, jā, kopumā 271 U2 dokuments, un tātad arī, tā skaitā, tātad ir 54 gadījumos ir izdoti pagarinājumi, tātad līdz tiem 6 mēnešiem. Tāpat ir arī pamainījusies kopējā tendence attiecībā uz valstīm, uz kurām cilvēki dodas meklēt darbu. Ja iepriekš tā bija Vācija, Nīderlande un Skandināvijas valstis, piemēram, Somija un Zviedrija, tad šobrīd populārākie gala mērķi jau kādu laiku ir Spānija un Vācija. Un pēc tam tātad Zviedrija, Nīderlanda un pārējās valstis. Tas ir jūtams arī pēc mūsu sniegtajām konsultācijām. Spānija. Jā, Spānija šobrīd ir viens no populārākajiem galamērķiem. Noteikti arī ikdienā saņemat daudz jautājumus no klientiem, un kādi ir tie visbiežākie jautājumi, ko jūs saņemat saistībā ar bezdarbnieku pabalstu eksportu? Jautājumi pārsvarā ir saistīti ar nosacījumiem, pie kādiem tiek izsniegts U2 dokuments, cik ilgā laikā to varēs saņemt, kādas darbības ir jāveic pēc U2 dokumenta saņemšanas, kad tiks izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, kā arī tad, kad ir izsniegts U2 dokuments, kāpēc lēmumā par bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu norādīt nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, tātad tīri jau ar bezdarbnieku pabalstu izmaksu saistīti jautājumi, kā arī, ja ir atteikta U2 izsniegšana, kādi ir iemesli. Un noslēgumā, kā pēdējo jautājumu vēlos pajautāt jums, kādi tad būtu galvenie ieteikumi cilvēkiem, kas vēlas izmantot šo iespēju, lai eksportētu bezdarbnieku pabalstu uz citu valsti?
Tas, ko mēs no savas puses gribētu uzsvērt, ir tas, ka tātad U2 dokuments, proti bezdarbnieku pabalstu eksports, ir jāpieprasa vēl pirms persona ir devusies darba meklējumos uz citu dalību valsti, jo pretējā gadījumā personai nebūs tiesības eksportēt bezdarbnieku pabalstu un saņemt U2 dokumentu. Tā kā tas ir tiešām jāievēro, ka ir jāpieprasa pirms izbraukšanas. Un tā tad arī svarīgi ir tas, kā U2 dokumentu var pieprasīt, ja persona tātad pirms došanās meklē darbu uz citu valstu, vismaz tātad šīs te 4 nedēļas ir reģistrēta kā bezdarbnieks Latvijā, tātad meklējas darbu Latvijā, jo šis arī tāds biežs atteikuma iemesls, jā, kā nav šīs te 4 nedēļas ievērotas. Un tas, ka U2 dokumentu var pieprasīt tikai tad, kad dodas darba meklējumos uz citu valsti, nevis, piemēram, lai ceļotu, atpūstos, studētu, apciemotu radus draugus, jā, tātad šiem mērķiem U2 dokuments netiek izsniegts tikai un vienīgi personām, kuras dodas darba meklējumos. Tāpat noteikti pirms izbraukšanas iesakām noskaidrot prasības, kādas ir noteiktas darba meklētājiem, lai varētu reģistrēties kā darba meklētāji, kādas ir valodas prasības šajā konkrētajā valstī, vai personas profesionālās prasmes atbildīs konkrētās valsts darba tirgus pieprasījumam, ja, un citus jautājumus saistībā ar savām iespējām meklēt darbu citā valstī, lai šie darba meklējumi, ja, būtu pēc iespējas veiksmīgāki. Un savukārt tām personām, kuras ir dzīvojuši un strādājuši citā valstī un vēlas atgriezties Latvijā, lai meklētu darbu šeit, tad viņām ieteikums ir noteikti pēc darba attiecību pārtraukšanas pieprasīt šajā valstī bezdarbnieka pabalstu un pēc pabalsta piešķiršanas tātad pieprasīt šo te U2 dokumentu, lai pēc atgriešanās Latvijā varētu turpināt saņemt tātad citā valstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Attiecībā, jā, arī uz tām problēmām, jā, kas ir saistītas ar bezdarbnieku pabalstu eksportu, viena arī ir tieši, jau es it kā pieskāros, bet vēlreiz gribētu uzsvērt tieši problēmas saistītas ar reģistrēšanos citā valstī, ja? Jo bieži vien ir tā, ka tas nav izdarāms vienkārši un neietver sevi došanos tikai uz vienu iestādi, ja? Bieži, lai persona reģistrētos kā darba meklētājs un oficiāli iesaistītos tātad citas valsts darba meklētāju tirgu, tai ir jāreģistrēs citās iestādēs, ja? Piemēram, jāiegūst identifikācijas numurs, jāreģistrē dzīvesvieta, jā, un citas prasības, jā, pēc būtības tas ir, parastas, tādas, varbūt zināmas prasības, jā, kas ir visās valstīs, un nav problēmas parasti tās īstenot, bet ja cilvēks par to nav interesējies, un viņš nav informēts, kas viņam ir jādara, jā, tad, šīs te prasības kļūst par problēmām. Un arī tas, ko vēl mēs savā ikdienas darbā saskaramies, ir tas, ka liela daļa cilvēku, kas pieprasa U2, pirms tam tomēr ir maz vai nav interesējušies par to, kas tas ir, jā, kādus pienākumus tas uzliek, jā, un kas tātad, lai reģistrētos, būtu nepieciešams. Un tātad arī vēlreiz, jā, gribu uzsvērt par to, ka pirms došanās uz citu valstu un pirms pieprasīt U2 dokumentu, jā, arī rūpīgi iepazīties ar visu informāciju, jā, kas tātad šai personai citā valstī var būt nepieciešama. Un tātad arī, jā, objektīvi novērtēt arī savas iespējas, piemēram, vai ir tās valodas zināšanas, uz kuru dodas meklēt darbu, jā, jo ir daudz gadījumu, piemēram, kad arī citās valstīs, piemēram, Spānijā vai Vācijas iestādēs var nepietikt vien ar angļu valodas zināšanām, jā, lai komunicētu ar šo te iestāžu darbiniekiem, jā, kā arī tāpat var būt prasība arī šai valstī, ka tev ir jāzina šīs te valsts valoda, lai tu varētu meklēt to darbu, jā. Tā kā, jā, viss šīs te būtu jāņem vērā, jā, pirms izlemt doties darba meklējumos uz citu valstu un noskaidrot visu šo te informāciju. Jā, Rasma, liels paldies, ka pievienojaties mums šodien un dalījāties ar tik vērtīgu un noderīgu informāciju par bezdarbnieku pabalstu eksportu.
Un mēs ceram, ka mūsu skatītājiem ir kļuvis skaidrāk, kā šis process norit, kādi ir nepieciešamie nosacījumi, un kur tad meklēt šo palīdzību, ja rodas jautājumi. Un aicinu visus, kas skatījās, nevilcināties, sazināties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Eurus konsultantiem un valsts sociālās apdrošināšanas kolēģiem, ja ir kaut kādi papildus jautājumi vai neskaidrības. Un mēs esam šeit, lai jums palīdzētu un nodrošinātu, ka varat veiksmīgi izmantot iespēju eksportēt bezdarbnieku pabalstu, meklējot darbu citās Eiropas valstīs. Un, ja jums ir kaut kādi jautājumi par šo tēmu, lūdzu rakstiet komentāros apakšā, un mēs uz tiem atbildēsim noteikti pēc raidījuma. Un liels paldies visiem, kas piedalījās, un atcerieties, ka drošs darbs Eiropā ir iespējams, ja ir pareiza un informācija un ir atbalsts. Un paldies visiem, uz tikšanos nākamajā reizē, jūlija mēnesī, kad noteikti atkal uzaicināsim kādu viesi pie mums, lai apspriestu kādu no tematiem, kas saistīts ar drošu darbu Eiropā. Visu labu! Paldies par doto iespēju piedalīties šajā intervijā un sniegt informāciju, kas, es ceru, palīdzēs tiem cilvēkiem, kuri plāno meklēt darbu citā valstī.